10, man atnāca paziņās, ka man jāsēžās jau uz velosipēdu. Bet vakar es atčaknījos, ka man reāli nav guļamais. Braucot ar velosipēdu, es nevaru atļauties tā velosipēdu salikt 100 seks, 100 plēts, televizoru, kompu un tā tālāk. Jā, tagad es braucu 15 km ārpus Kandavas, lai aizņemtos guļamais no brāla. Tas pie guļamais. Sanāk diezgan papļaut, jo mašīnai pakaļējais gultnes ir beigts un līdz ar to sajūtas ir tāds, kā braukt ar sacīkšu automašīnu. Diez kas nav. Mazliet updates. Pulkstens ir gan 12. Tikai tagad dodos ārpus šīs pilsētas. Saukt par Kandavu. #Kandavu. Pirmie 10 kilometri ir pievarēti. Tie bijuši diezgan pateicīgi, bez pretvēja. Arī viens kāpums ir pievarēts. Un ātrāk par 30 nemiņos izdodas arī noturēt to video ātrumu 20-30 km/h. Pa kalnu arī braucot labāk tur bremzes un neko nevar saprast ar šito bezspriģeli. Diemžēl kārus ar prātu nedraudēs un ir izdomājis. Tāda dīvaina ārma. Tagad esmu plostos katrā ziņā un šis ir plosta kalns. Es domāju, ka daudz zina, kas pirkstiem sauc. Koordinācijas problēmas. Vot! Šis ir tas saucamais plosta kalns un tur ir pa stāvu aptuveni kilometrs jānomīt. Es varu pa kalnu kaut vai pa granti uzmīt 200 metrus pa kilometru. Bet stumtēs arī nebūs izdevīgi tā kā. Nu, mēģināsim, cīnīsimies. Ceru, ka pievarēšu un ka pēc tā kalna vēl joprojām varēšu vispār pamīties. Tā es filmēšu ik pēc kāda pusotru kilometri. Šodien es pavēlu esmu uzsācis šito procesu. Šodien nekas cinematika diez vai sanāks. Nu, redzēs, cik mums ātri uz priekšu paies. Es uzminos tajā kalnā. Es viņā pirmā reize minos ar kalninieku. Un tās visas krodas brīni. Mē, ja godīgi, pats pa sevi vienkārši. Nu, mikstes paliek, tāpat mikstes. Tūlīt trešdien būs nomīta, būšu Kabelē pēc 1-3 kilometriem. Visu laiku rokas tirps, nezinu kāpēc. Nekad nav tā bijis. Bet pa brīdim kā tirpa varbūt uzzināju, bet tagad bez apstājas. Atzīmējam Kandavu kartē ar boltburtiem. Nevajag Rolex, lai zinātu, ka mums nav laika jūsu sūdiem. Katrs vārds, ko metam, noteikti nonāks mērķi. Rins tik spēcīgs, kā no ugunsgrēka Fēliks. Aiziet uz bītas, slīdam kā ar zeķiem pa parkita grīdā. 2 stundas ir pagājuši, trešdien ceļi ir nomīt no pirmās dienas mērķa. Ikdienas steigā mēs piemirstam lietas, un tagad miņoties bija laika apdomāties. Nu, es runāju projām par šito te. Par šito cirku, kas te darās. Steidzamies un līdz galam neizdomājam. No kļūdām nemācamies. Nu, kā ir tā jādzīvo, nu? Turpinam mīties. Skilam nav griezt, tu mēs ņemam savu tiesu vārds precīzi uz bītu liekot, bet cit piedot, bet tu nevar ar mums kaifot. Pēc šitā treka viss prasīs man jums skilu aizdot, tu man nevajag bīt, nevajag monētas, nevajag valūt, tikai padoma mīt. Kāds kā komēt šauj kā salūts, mana pilsētā ir mana karaļvalsts, domu pārāk daudz prāts saskādāt, kaut aiz mums paliek kara lauks. Kandavu uz bītu, nekad nav bijusi tik dzīvi, šie vārdi spēcīgi, tie ir īsti, neskatoties uz apstākļiem sniegt vai līs. Neviens no mums šo vietu nepametīs. Ozolu iela, Abols iela, Rūmens iela, Taldas iela, visas ielas savienojas un rotē kā viens. K-A-N-D-A-V-A, esam klāt, varam sākt verbālās bumbas, kur sprākst! Varbūt publika nezin, kas ir tā maģiskā pilsēta. Turistiem Kandava liekas sevi paniski bildēt, daudz par viņu dzirdēs un lielai daļai skaudīs. Šis mazumiņš pavisam noteikti būs visai jaudīgs. Jūs varat to visu baudīt, varat šo vietu sajust, uzkāpjot pilskalnā kopā ar saulrietu pazust. Ko izbrauc ārpus Kuldīgas, man mantas ir vēl vairāk. Nācās pārsēt šropu un tagad tā kasta vispār nevar saprast, kas te notiek. Un ir vēl viens šaizi.
Mums nokrīt ķēdi. Nozaks virsū un cerams, ka nebūs kaut kas jāregulē tūlīt. Jo laiks baigi iespādīt, 1,5 stundu pa kuldīgi vazājos, nemaz nepaskatījos pulksteni. Jā, skatīsies, kas ar to ķēdi notiks un māks tālāk. Ja gribi veselu pilsētu savos vārdos satīt, jūs esat pasīvi laterns, izgaismojam ceļu, kad ej cauri promenādē naktī. Ielas tik šaurs un šķiet, ka iespēju nav daudz, bet kad atrodos citur, gandāv atpakaļ man sauc. Tā nesos zelta kaudzes, bet man nav kauns. Esmu Reģos. Netālu no Alksungas, drīz būšu Alksunga. Teikšu tā, es iepriekš biju priecīgs par to, ka nav pretvējuši un tā tālāk. Tad tagad no Kuldīgas līdz šejienei, pa kalniem, pa lejām. Pēdējie 25 km vienkārši bijuši drastiski. Pēdējie 15 km šodien, tad šodien arī būs gals. Tā kā jā, turpinam mīt. Interesanti autobusu pietur. Pat taisno grāvi. Tas vācam cilvēks un mocam tālāk. Tikā viņš no tā grāvi tiks. Nav nejausmas. Bet mēs brauksim taisni. Nepiestāsim labāk šajā pieturā. Tā kā jā, Jūrkalni gaida mani. 4 minutes, 7 seconds. 104 kilometers. Zilā vakarā, ziedvirzi lakstī galā, iznāk un aiziet tālumā, un sākas viss no galā. Jau atkal bizāri ievainā, kāds sirdi griež un būtu zem bērza zārā līganā. Viss nāk un aiziet tālumā. 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 Sākas viss no galā. Bet cauri zaļiem piezokļiem skan soļu klusie švīksti. Un atkal kādam šūpulim kāds meklē bērza līksti. Bet tad, kad sātas lapas slīd, lai nebūtībā sustu, visbeidzot sirmi vīri nāk, cirst baltu bērza krustu. Aiztusējies kādu dienu trešo galva, kā trausas porcelāns plīst. Beigusies gan dolāri, gan peso, nezvaru nav domāt savaldīt.
šodien atkal izbraucu kavēšanos. Atkal būtībā uz tiem pašiem 12 bija plāns uz 10, jo es līdz 10 biju viss apakojis ar lielām mokām, nomocījies, un kad vīrs man piedāvā aiziet iedzert kafiju. Un es tiku pie update. Viņš vēl palīdzēja visu kā pareizāk sapakot, kā salikt. Līdz ar to man līdzsvars ir. Un es varēšu kaut ko vairāk kvalitatīvāk filmēt, es varēšu mierīgi turēt riteni, un man nebūs jāuzsveras, ka tā kastu visu laiku ļodzās uz sāniem. Šitas ir vienkārši ēsam. Viņš man iedeva savus kontaktus, ka sanāks atkal braukt uz Jūrkalnas pusi, nezinu, mašīnu, piemēram, pie jūras un tā tālāk, vai kāds paziņas brauks. Tu vienkārši atdos viņam tās somas atpakaļ. Turpinot ceļu un kvalitatīvi turpinot ceļu. Let's go! Šodien ir nomīti jau 42 km iet maksimāli ātri uz priekšu. Un man bija doma tāpat kā vakar pēc kaut kādiem 35 ņemt pauzi, garāk pauzi uz kādu pusstundu. Bet man tas vienkārši nav sanācis, jo es neesmu ilgi braucis no Jūrkalnas uz Liepāju. Es vispār neatceros, kad dzīvē būtu braucis par kaut kādai mašīnu vai ko pēdējais skolas laikos bija Liepājā. Un nav neviens veikals vēl bijis. Cerams, drīz beigsies, ka es mēģinu pēc iespējas ātrāk tikt līdz veikalam. Paldies, Ploce, jūs esat cerības stariņš. Pēc 5 kilometriem esmu atrads veikals. Let's go. Parasti apdeg tādas vietas kā seja, mugura, pleci. Mugura un pleci man ir nosegti. Un seja nav cietusi, bet reāli cīskas kaut kādā bezsigarā. Vakar aizmirst Kuldīgā nopirkt sauļošanās krēmu un līdz kam tas ir novedis. Tagad ir tā, ka es negribu vairāk baigi riskēt, es ņemšu un aptīšu baltu maika riņķi vismaz labajai, jo kreisā vēl daudz maz ok, bet labā ir vienkārši žopā. Tā kā jā, un tad jau Liepājā izdomās, ko darīt tālāk. Te nu mēs esam. Gala mērķis ir sasniegts. Ir nomīt aptuveni pusi, vairāk nekā pusi varētu teikt. Un jā, es Liepājā neesmu bijis vesels 7 gadus. Un beidzot, es šeit esmu. Un vēl ir mērķis, ko es gribu, uz kurien es gribu aizlaist, tie ir Ziemeļu forti. Tā kā dosimies uz turieni. Un jā, jo tur es vispār neesmu bijis. Gadus kādus 18, 17. Tā kā jā, mauca tālāk. Šitās zīmes es nekad neesmu sapratis. Es nezinu, kāds itāls uzlicis vai kas. Sargies vilcieni. Ko nozīmē sargies vilcieni? Ir vai sargies no vilciena, vai sargies komats vilciens. Kas ir sargies vilcieni? Varbūt kādam citam normāls izskaidrs. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, telefonisti stāvos sēž. Labi, ka vējš viņus nenoplēš. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kurā piedzimst vējš. Labi, ka vējš viņus nenoplēš. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kurā piedzimst vējš. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, Pieplok pie zemes cilvēku mežs. Saknes jau vējš neizplēš. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kurā piedzimst vējš. Nemaz nav tik traki paskatoties uz šo zīmi. Saka apsvērt ideju. Varbūt maukt uz Klaipēdu. Nē, to atliksim citai reizē.
ļoti labi. Ļoti labi. Palika pliks un nabaks. Manta nav vairāk, viena mugursoma. Kur mans palika? Nav ne jausmas. Nu labi, īstenībā jau bija tā. Es baudīju maltīti un meklēju kempingu vietu aizpats tūmā, līdz bija zvans no tēva. Viņš teica, ka radienu esot tikko uzcelt māju un ka var palikt pie viņiem. Ilgi nedomājot, aizbraucu tur nolikt mantas un sapratu, ka tā būs drošāk. Pēc tam, protams, man pielika pie darba. Tāda atslodzes diena, bet sapratu, ka trakāko pasākumu esmu atlicis uz pēdējo dienu. Upper Atrium 0. Copa 25 minutes 32 seconds. Copa 28 minutes 28 seconds. 9 kilometers. Esmu no tā A9 Liepājas šosejas. Nu, diezgan patīkami, tur nebija braukšanas apstākļi katrā ziņā. It īpaši braucot ārā no Liepājas. Jā, te ir nākamā pietura aizputi. 3 seconds. 32 kilometers. Workout resumed. Un tad man aizraupa Anna ciet. Real people! Dzimtā valodā man teica, seko saviem sapņiem, meitene sekos tev. Satellite, I'm out of control, I'm a sex machine, ready to reload. Virs galvas mūžīgs pienāks ceļš, un mūžīgs ceļš uz mājām. Zem kājām tas ved uz zemi vainīgo, un izrādās mājām. Ba-ba-be, ba-ba-be, di-da-da, Workout resumed. di-da-da. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be.
Kalējiņi, balēliņi. Apkalmānu kumeliņu, apkalmānu kumeliņu. Ar veciem italderiem, ar veciem italderiem, ar dimanta nagliņām, ar dimanta nagliņām. Meitu mātes izstāviņa, ledus kalna kalniņā, apkārt kalnu garā kalnu nekaustītu kumeliņu. Meitu mātes izstāviņa, ledus kalna kalniņā, apkārt kalnu garā kalnu nekaustītu kumeliņu. Man kaustītis kumeliņis, man kaustītis kumeliņis, es kalniņa kaliņā, es kalniņa kaliņā. Saskaldīju ledus kalnu, saskaldīju ledus kalnu, deviņos gabalos, deviņos gabalos. Nu tā, iepriekš man bija palikuši kaut kā 30% no jaudas. Paņēmu 3 reizes silīt ūdenī. Atbraucu uz cirklīti, izdzēru kafiju, paēdu. Tagad man vēl kaut kādi 50% ir iekšās. Es ceru, ka aizbraucot līdz Kandavai vēl savu 20 būs palikuši. Un jā, tā kā maucam tālāk. Un cerība, ka tiksim līdz galam. Un kā arī tehnika nepievils, jo te mazliet, vien tā soma mazliet sāk niķoties, bet mazliet vajadzēja pāršarpēt un šķiet, ka būs viss ok. Tā kā minam tālāk. Man šķiet, esmu noguris ar galvu sienā skriet. Mazliet jau paliek grūti šai straumei pretīm iet. Jau riet, bet gaismas nepietiek. Ar tumsu plaukt man apnicis nudien. Bet kad izdzisīs mana balss, vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss, vai tā pazudīs dzīlēs? 137 kilometers. To mīlēs. Pēdējā dienā ļāvos emociju jūrai. Tad dziedāju, tad kā bija laimes asaras. Gribēju pa to kalnu lidot lejā maksimāli ātri, bet man bija bail atplīst, jo jaudas vispār vairs nebija. Muskuļi bija pametuši čatu, un kārtējo reizi pierādījās tas, ka prātam ir bezgalīgas robežas. Bija pēdējais lielais izaicinājums, un sev es apsolīju, ka pievarēšu visus kalnus, kur stāsies manā priekšā. Uzminoties, sāka nenormāli sirdi klapēt. Kad stundu sēdēju un domāju, nu come on, pēdējie 5 kilometri. Kārli, tu to vari. Bet tad es zvanīju brālim un teicu, brauc man, lūdzu pakaļ, es vairs nevaru. Nu ko, sasapņojāties jau par filmu ar bēdīgām beigām? Vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss,
izsīs mana balss? Vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izsīs mana balss? Vai būs kāds, kas to dzirdēs? Liels paldies visiem maniem atbalstītājiem. Tik daudz ziņas es nekad vēl nebiju saņēmis. Un šīs bija dienas, kad sākās man atzimšana. Kā teica Jūrkauns Ainārs ar bārdēnām balsis no laukiem. Pasauli piedod normāli, nenormāli.